Un pastāstīšu par sevi, varbūt sākotnēji, teiksim, kā man vēl, pirms gada vēl likās, kā mums labi iet ar digitālajām tehnoloģijām. Man vienmēr likās, ka es neskrolēju telefonu, neskatos kaut kādus dumjus video, ka es savu telefonu izmantoju tikai, lai mācītos, lai sazinātos ar saviem klientiem, ar sociālo tīklu sekotājiem. Un man likās, ja kāds man uzrakstīja kādu komentāru uz manu postu, tad man tāds pienākums ir uzreiz atbildēt. Un tad likās, ka tas telefons ir visu laiku blakus, bet ar domu, ka nē, es jau viņu izmantoju tā kā vajag. Bet tāpat laikā kaut kāds skatījos dažādas video, dažādas podkastus, un tas viss ir vajadzīgs. Un kāda bija situācija, ka es realitātē, piemēram, taisu vakariņas, bērni blakus mācās, un man ir austiņas. Un bērni, varbūt, ka viņi kaut ko grib no manis, varbūt, ka negrib, bet kas to lai zina. Man ir austiņas, es baigi cītīgi mācos kaut ko, ja? Un tad, kad viņi kaut ko grib jautāt, tad, es taču, protams, esmu pieejama. Es ieslēdzu pauzi, paņemu austiņu nost, jā, ko tu gribēji? Un man liekas, ka tas viss ir baigi normāli. Līdz brīdim, kamēr es tā pavēroju savu vīru, uz viņu ir labāk redzams tas viss, kādi ir tie negatīvie paradumi. Un viņš arī vakaros, viņš arī klausījās savus podkastus, savas interesējušās lietas. Un tad mēs tur abi blakus dzīvojamies, un es domāju, baigi interesanti. Ienāk kāda ideja prātā, un gribas padalīties ar to otru cilvēku. Un viņam ir austiņas. Un tad es bišķi paklusēju, negribās cilvēku traucēt. Vienreiz paklusēju, otrais paklusēju, tad citā reizē jau gribās patiešām kaut ko pateikt. Bez mazliet es jau tevi gribu vienu komentāru gandrīz vai pateikt. Ja? Un tad viņš arī ieslēdz to pauzi tagad un klausās mani. Ja? Un tajā brīdī es tā saprotu, ka baigi interesanti. Mēs it kā esam visi ģimenē blakus. It kā ļoti vērtīgi izmantojam digitālās tehnoloģijas, bet tāpat laikā mēs esam nepieejami viens otram. Un skatoties, cik man ļoti nepatika, piemēram, traucēt vīru, lai viņam kaut ko pajautātu vai pateikt kādu komentāru. Un es no tā izsacināju arī, cik ļoti bērniem varbūt ir sarežģīti aizsniegt mani tajā brīdī, kad es klausos kaut ko ļoti vērtīgu. Un pamazām es sapratu, ja, ka īstenībā tas, ka mēs esam klāt viens otru vienā mājā, varbūt vienā istabā, pat pie viena ēdamgalda, tas nemaz nenozīmē, ka mēs esam reāli klāt, vai ne? Un ka patiesībā mēs esam ļoti bieži kaut kur pavisam citur, domās kaut kur citur, un mēs esam ļoti nepieejami. Un, tas bija tāds mans personīgais, kā es pamazām sāku mainīt savus digitālos paradumus. Es sapratu, ka es gribu būt klātesoši tiem saviem bērniem, un es ceru, ka arī jūs gribat noteikti būt klātesoši saviem bērniem. Ar to, ka mēs esam pieejami, ka tas bērns grib kaut ko pajautāt, cerams, ka viņš vēl grib kaut ko pajautāt, un ka mēs tiešām uzklausām. Un cik ļoti tas ir svarīgi, ka nevis es stāvu ar telefonu rokās un varbūt pat nenovēršos, varbūt novēršos no savu telefonu, kad bērns ar manīm runā, ka beigās es kaut kā pamazām, tiešām gada laikā bezmaz vai iemācījos, ka es to telefonu varu vienkārši nolikt nost, ka es patiešām klausos bērnu, skatos uz viņu. Un ieviešot šīs visas tādas mazas tādas digitālās lietas dzīvē, cik ļoti tas izmaina vispār iekšējo ģimenes komunikāciju.